Mani sauc Oskars Jānis Štrabergs, esmu valsts nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sektora vadītājs, un šobrīd mēs atrodamies Dauderu muzejā. Tā ir bijusi Kārļa Ulmaņa vasaras rezidence, un šeit ir lieliski iekārtota apzaļumota teritorija, kurā ienākot var atslēgties no ikdienas skrējiena. Šis ir vēsturisks īpašums, un šeit kāds patvaļīgs remontdarbs nevar veikt, visam jābūt saskaņotam un jābūt vēsturiski atjaunotam, līdz ar to tas process iespējams ir dažreiz sarežģītāks. Pārvaldnieku pienākumos ir apsekot arī ne tikai galveno ēku, bet arī teritorijā atrodošās mazākas būvis, kas šajā gadījumā, piemēram, ir rotonda, kura ir norobežota, jo tehniski apsvērumu dēļ viņi, diemžēl, nedrīkst izmantot. Kā pārvaldnieks, tur redz arī visas tehniskās telpas, pagraba telpas, pēc kurām var arī noteikt reāli ēkas tehnisko stāvokli. Te ir bārs, starp citu, kurš kaut kad strādāja, bet vairs nestrādā. Jaudīgs pārvaldnieks ir ar vēlmi izzināt, vēlmi izpētīt, jo vienmēr ir jauni īpašumi, jaunas ēkas, kuras iespējams var iepazīt tikai caur viņām izložņājot, viņas izpētot un veidojot tādu savu pieredzi un redzējumu par konkrētu ēku. Es aicinātu visus, kuriem ir vēlme izzināt īpašumus, izpētīt lietas, pieteikties valsts nekustamajos īpašumos par nekustamo īpašumu pārvaldnieku.